vakardien, diemžēl, tehniski iemeslu dēļ Aleksandra Ķireņķeva un Aleksandra Ķireņķeva juniora ekipāža nespēja turpināt šīs sacensības, jo 200. Lakruizeram atgadījās ķībeli ar elektronu. Visu nakti tika meklēt problēmas, slēdzot uz dažādiem kompjuteriem klāt, bet, diemžēl, neizdevās atrast vainu. Gājām gan pie Japāņiem, automašīnu ir izgudrojuši it kā un brauc ar 4 tādām pašām, bet arī viņi nespēja mums palīdzēt. Kuģņicova ekipāža vakardien aizķērās nolaužot stūras ķegu un līdz ar to pazaudēja vairāk kā pusotru stundu. Un tāpēc arī tāds rezultāts ir 88. vieta vakardien. Un liels problēmas būs rītdienas ātrumposmā, ja būs jāstartē no 88. pozīcijas, tas nozīmē, ka priekšā brauc vairāk kā 30 smagās ekipāžas, un viņas visas būs jāapdien. Tā kā проблема шобрид. 5 января в 5-м этапе ралли-рейда Дакара на дорогах Аргентины в рядах латвийской команды Реауто Клаб лучший результат показали Мельников Николаев, которые достигли 38 место, в общем зачете поднявшись аж до 26 позиции. Бывший флагман Реауто Клаб Кузнецов Елагин заняли 36 место среди 116 экипажей.